Večuk, visu cieņu. 2 dienas pēc kārtas nomaukt. Vakar 2 starti. Šodien, es domāju, ka tas ir ne tikai fiziski grūti, bet arī emocionāli. Pastāst, kā tu jūties? Emocionāli bija grūti. Man nepatika mani rezultāti šodien. Es domāju, ka es būšu finālā, ne, diemžēl. Kā tas ir tieši startēt tik daudz, tik bieži? Tev kopā ir 4 starti, un vakar sakrita tieši no rīta, vakarā peldi, un tagad no paša rīta. Kā tas tev pašam liek justies? No peldēšanas tas ir normāli praktikas. Man bija Eiropā 5 starti. Katreiz pasaules kausa es nopildu 7, 8 distanci. Tas ir normāli katru dienu par vienu distanci un finālu. Olimpiskās, paralimpiskās spēles ir arī milzīga arēna. Ļoti daudz cilvēki pēc katra starta nāk un jautā, kā tu jūties, kādu varbūt slogu vai ko tas tev uzliek? Daudz fanu no Francijas. Diemžēl nav karoga latviešu karoja. Man ir diemžēl 7. septembrī mums būs pēdējais starti. Būs fināls, būs labi, nebūs. 7. vieta no paralimpiskās spēles, tas ir ļoti labi. Tas ir absolūti labi. Tas ir pierādīt sevi pietiekami daudz disciplīnās. Un arī just līdzi pārējiem. Es domāju, ka neviens apkārt, man liekas, tik ļoti spēcīgi pirmkārt neinteresējās uzreiz par citu sportiem. Tā kā visu cieņu arī par to. Super. Paldies tev, Jurij, par šo dzīves prieku, šo atbalstu. Un mēs sniedzam tev tieši to pašu. Malacis, gaidīsim, būsim šeit nākamajā peldējienā.